Klajumu sētas zirgi tiek gatavoti treniņam. Nometnes meitenes viņus rūpīgi sakemē, notīra un apseglo, lai gaidāmais treniņš būtu izdevies. Šitai ķēve, viņu sauc Berta, viņai Lietuvas ezumnieks. Viņa ir tāda masīva, un viņu parasti izmanto nevis kā priekš parastās jāšanas, bet priekš vingrošanas. Viņu liek pie kordas, kordai tāds garš striķītis vienā vārdā. Un uz viņa sēžās jātnieki un vingro. Nometnē pie robežā piedalās 7 pusaudzes no visas Latvijas – Rīga, Jēkabpils, Gulbene, Daugavpils un citām vietām. Lielākoties meitenes nometnē bijušas jau iepriekš un ikdienā aizraujas ar zirgu sportu. Es biju te pēdējo reizi 23. gadā, un es ļoti sen te nebiju. Es gribēju vēlreiz sajust tās emocijas, kuras bija man diezgan sen. Es braucu kāju uz talli, es jāju uz talli ūsiņš. Jā, tur es jāju varbūt kādu gadu ar pusi kaut kā tā. Itie ir sasapulcējuši noteikti zirgu mīļi, cilvēki, kas slimo ar zirgu vīrusu. Jā, tu var redzēt, ka viņi pavada laiku pie zirga. Itamā nometnī mēs tīši koncentrējam to uzmanību, uz to arī vēršam visus treniņus, pakortojam tā, lai vairāk varētu cilvēks būt salīdātoks ar zirgu. Līdzās teorētiskām zināšanām par zirgu kopšanu un izmantošanu, jaunietis praktiski apgūst un uzlabo zirgu vadību, šķēršļu joslas pārvarēšanu, tāpat arī vingro uz zirga un dodas pārgājienos. Mugura taisnī, rokas uz priekšu, uz augšu. Principā trenēs līdzsvars un sajūtas, kāds sēd uz zirga. Mēs tur rikšojam, lēkšojam, dažreiz šajā nometnē mēs nelecam, bet vispār lec. Es braukāju uz sacensībām un lecu mājās līdz 85 centimetriem. Tā es esmu jau apguvis labāk manēžu rikšus. Tev tas tāds arī tā uzpumpēt kājas vairāk arī. Pie mums jau īpaši īt pēc zirga, noķer zirgu, atvad, iztērē. Komunicējot ar zirgu, tu arī soci saprast, cik ir liels, kuriem pateik, kas jam nepateik. Ja? Tas ir ļoti svarīgi sajust tādu saikni. Protams, tos pamatgaitis, ja, lai ir sūļi, rikši, liekši. Latvijas jātnieku federācijā norāda, ka jaunatnes vidū pērn organizētas 17 nacionāla mēroga sacensības, kurās piedalījās 861 sportists. Jauniešu skaits, kuriem tas ir tikai hobija līmenī, ir vēl lielāks. Pieprasījums ir, bet profesionālu zirgu varētu būt vairāk. Augstas šķirnes zirgs var izmaksāt 5000 eiro un klāt nāk arī uzturēšanas izmaksas. Vienmēr var būt vairāk zirgu un augstākas kvalitātes, bet tas atkal kas par to maksās. Augsts kvalitātes zirgs ir arī vajadzīgs jātnieks, tas tā kā sporta mašīna. Jebkuru, amatieru neiesēdinās sporta mašīnā, lai viņš tagad brauc. Latvijā ir vairāk nekā 100 zirgu staļļu, kas piedāvā apmācības. Latgalē ir vismazāk 1,7. Tas ir atkarīgs no reģiona un arī no tradīcijām. Rīgā ir pietiekoši pieprasīts šis sporta veids, mums ap Rīgu pie Rīgā ir ļoti daudz staļļu. Pērn iegūtās medaļas Parīzes paralimpiskajās spēlēs ir liels stimuls jauniešiem pierādīt sevi jāšanas sporta veidā.